novembrī Rīgas Dinamo savā laukumā arēnā Rīga ar 4-3 pārspēja Minskas Dinamo komandu, dramatiskās spēles izskaņā izraujot uzvaru pēdējā sekundē. Pēc pirmā perioda Rīgas Dinamo komanda atradās iedzinējos ar 0-1, bet pēc otrā bija vadībā ar 2-1. Taču trešā perioda sākums bija pagalam neveiksmīgs, jo 55. minūtē mūsu hokejs nonāca zaudētāja lomā ar 2-3. Bet pēc tam Miks Indrešs rezultātu izlīdzināja, un 1 sekundi līdz beigām pēc teicams Mika piespēles Gins Meija izrāva uzvaru mūsu komandai, nodrošinot 3 punktus. Šajā spēlē ar 2 vārtu gūmiem un 1 rezultātu piespēli izcēlās Miks Indrešs, kurš tika atzīts par labāko spēlētāju Rīgas Dinamo komandā un sniedza savu komentāru pēc spēles. Pastāst, kas šobrīd danās tavā galvā, uzvaru 1 sekundi līdz beigām, un tur noteikti emocijas tagad grūti noizturēt būs. Ja teikt, jau bišķi nomierinājās, bet jā, fantastiski beidzot, mēs zinājām, tas arī bija galvenais, tas lielākais prieks, ka mēs zinājām beidzot. Mums pats arī labi, salīdzinoši labi nospēlēja un kaut kādu punktu beidzot vārds iemet un nezinu īsti, ko padomāt, vienkārši tā izbauda mirkli. Cik grūti bija spēlēt bez gūtajiem vārdiem? Protams, spiediens diezgan liels. Ir no visiem, vienmēr teikt tā no visiem. Sākot jau no mājām, beidzot ar mājās mazāks, bet sākot no visiem pārējiem treneriem, visiem skatītājiem, visiem pārējiem mēdījiem, visiem, kad raksta un tā un šitā, kad nav un pats domā, kā jau liekas, ka viss būs kārtībā, visam jābūt un beidzot sanāca to visu salauzt un cerams, ka tā arī turpināšu tālāk. Kas tev palīdzēja salauzt to melno sēju? Teikšu tā, ka ģimene mājās, protams, arī komandā, Džeki, treneri, pats arī ļoti daudz ar domām un iekšēji sev ticēja, ka es tomēr to varu izdarīt un tā arī sanāca. Izskatās, var arī vilkt paralēlus, atgriezties Ozoliņš un uzreiz Indrešs iemet. Tā arī varētu teikt, Zuzana. Viss kārtībā. Nākamā spēle pret Kuņluņu Red Stars pirmo reizi. Vai es sekos līdz viņiem, kā viņiem izstāst? Man liekas, ka viņiem diezgan labi iet, cik es tā esmu, cik aci iemet iekšā. Tur nav jau īsti, ko skatīties, ne tabulams. Ko redzēs jauna komandā, interesanti, protams. Cilvēki nāk droši vien arī viņiem interesanti paskatīties, kā viņi izstāst un gatavosimies. Tagad jums 7 dienu pauzē, kas plānā? Nemācēšu to atbildēt. Zinu, ka rītā ir brīvs, parīt tiekamies visi un sākās atkal īsti no sākuma. Vienu dienu atpūsties un sākam. Pēc nedēļa, pauze. Tad arī redzēsim, ko treneri būs izdomājis. Par to tabulu parunājot, skatoties uz viņu, jūs vēl ticat, ka ir iespējams kaut ko mainīt? Kamēr sītro nav nolūkt, tikmēr visu ir iespējams. Protams, citi cilvēki var neticēt, bet ja mēs paši neticēsim, tad nav vispār vērts iet uz tā laukumu un spēlēt. Kaut kādi, protams, maz dzīvībiņi, bet viņi jau tomēr ir un mēģināsim un ķersimies, ko tur varēs. Nākamo spēli KHL regulārajā čempionātā Rīgas Dinamo aizvadīs tieši pēc nedēļas 8. novembrī, kad Rīgā viesosies Ķīnas komanda Kuņluņa Red Stars. Pēc tam 10. un 12. novembrī 2 spēles tiks aizvadītas Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē, kad pie mums viesosies Amūr un Admirālu komandas. Aicinam līdzjutējus apmeklēt spēli gan arēnā Rīga, gan arī Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē.